Nākošais projekts ir stāsts par vienu jauku mazpilsētu, kur atrodas Kurzemē, un tas ir Aizputē. Un Aizput ir neliela pilsēta, ir 5000 iedzīvotājiem aptuveni. Un tur jaunieši arī kā reizi sanākot uz vienu šādu kafiju ar politiķiem nospried, ka viņiem ir vajadzīgs kaut kas vairāk, ka viņi grib kaut ko vairāk darīt. Un tas, ko viņi piedāvāja savai pašvaldībai, bija iesaistīties tādā projektā, ko sauc par Idea House, un izveidot savā pašvaldībā tādu jauniešu māju, principā māju savām idejām. Atkal šeit patiesībā bija tā, ka pašvaldībai kā reiz atradās tieši viena brīva māja, kur viņi nezināja īsti, ka pielieto, un līdz šim tur bija bijusi mākslas skola. Un pašvaldība šo māju laiku atvēlēja jauniešiem. Rezultātā atkal šajā projektā jaunieši kļuva par galveno resursu, kas visu to darīja, un protams, tik tālāk arī piesaistīt dažādi cits finansējums. Tas rezultāts ir tāds, ka šobrīd pusgada laikā šī māja ir spējusi pulcināt 25% no Aizputas jauniešiem, kas ir, manuprāt, ļoti labs rādītājs. Jo, ja vienā kaut kādā kopienā var sapulcināt 1/4 daļu, tas jau, manuprāt, ir daudz vienu projektu ietvaros. Un plus vēl arī jaunieši, ka to ir gribējuši redzēt kā platformu savai neformālai izglītībai, un šobrīd ir aptuveni 9 neformālas izglītības programmas par dažādām tēmām, kas tur notiek. Lūk. Un kā trešo es gribu piedāvāt stāstu par brīnišķīgu vietu kā Sabili. Kas ir bijis Sabilē? Vai kāds ir no Sabiles varbūt? Kāds ir no Sabiles? Jā, super. Sabile ir tāda ļoti jauka brīnišķīga vieta arī Kurzemē ar gleznājumu skaistu ainavu. Tur mēs zinām populārākie cilvēki, man liekas, Dzintars Čīčs ir tāds viens no atpazīstamākajiem Sabiles pilsoņiem. Un šeit tas stāsts ir par to, kā arī patiesībā pēc šīs tikšanās kafiju ar politiķiem, Sabiles jaunieši nolēma šo kafiju ar politiķiem veltīt tādai aktuālai tēmai kā Sabiles sporta halla, kur jau tika celta tur kaut kāds 8 gadus un nekad netika pabeigta, un nekad nebija naudas. Visu laiku vietējā sabiedrība domāja, ka tā sliktā pašvaldība, kas to hallu negrib celt, slinko deputāti, nejādz naudu piesaistīt. Un tad, kad viņi iedziļinājās jaunieši paši tajā problēmā, tad viņi saprata, ka īstenībā tā nav. Un kad īstenībā, tas ir vairāk saistīts ar ārējiem faktoriem, ar to, ka vienkārši nav naudas, jo Sabiles pašvaldības budžets ir mazs salīdzinoši, kredīta iespējas ir arī ļoti maz risināts, un vienīgā cerība ir uz kaut kādiem ārējiem finansējumiem, kā valsts investīcijām vai citām lietām. Un rezultātā, ko Sabiles jaunieši izdarīja? Tie ir principā 3 jaunieši, kas uzsāk šo institīvu. Viņi domāja tā, taisam lielo akciju atbalstu Sabiles sporta hallē. Un viņi nolēma uztaisīt tādu brīnišķīgu dzīvo logo, kurai atsaucība bija absolūti neiedomājama liela. 300 cilvēki ieradās. Tie bija gan jaunieši, gan pensionāri, gan vienkārši strādājošie sabilnieki, pilnīgi dažādas sabiedrības grupas. Un tagad vienojās tajā kopīgajā lūgumā plašākai sabiedrībai, ka Sabilē hallē ir jābūt. Rezultātā viņiem ļoti veiksmīgi izdevās piesaistīt plašāku mediju uzmanību un publicitāti. Kā beigās tā bilance šim pasākumam ir tāda, ka ar šo Sabiles jauniešu akciju un palīdzību pašvaldībai izdevās iegūt 750 000 latus no valsts investīcijām, kas ir absolūti īstenībā necerēts panākums. Šī pasākuma budžets ir 80 lati, no kuriem 70 lati bija pasākuma vadītājiem un 10 lati apmēram tēļām un kafijām. Tā kā šeit, saprotiet, tie trīs stāsti ir ar augošu bilanci nepārtraukti, kur īstenībā salīdzinoši ar ļoti maziem līdzekļiem, resursiem, bet ar ļoti labām un spējīgām idejām ir iespēja izdarīt patiesībā daudz. Un tagad jau ir zināms Sabilē sporta halles nodošanas datums, un par ko, protams, ļoti liels prieks. Un ja mēs runājam par tādiem 3 lielumiem, ko es arī pieminēju pats savā prezentācijā, tātad idejas, iespējas, kas ir šī mūsu fóruma temats, un arī resursi, par ko mēs, protams, vienmēr esam ieinteresēti, kur dabūt, tad, manuprāt, te ir viens atslēgvārds, un tas ir jaunieši. Jo tur, kur ir jaunieši, tur ir idejas, tur, kur ir jaunieši, viņi atvēl kaut kādu veidu iespējas, par ko cits nekad neviens nav aizdomājies, varbūt. Un jaunieši paši kā resurs, kā patiesībā kā galvenais resurs bez visu pārējā, pāri visam. Un manuprāt, ja mēs vairāk mūsu sabiedrībā varētu iekustināt procesu šajā virzienā, tad es domāju, ka mēs dzīvot daudz labāk. Jā, man kolēģi piekrīt, super.
Nu, tā kā liels paldies jums, un es jums novēlu idejām un iespējām bagātu fórumu, lai jūs arī atrodat savā starpā, un mums notiek tāda produktīva doma apmaiņa un diskusijas, un jā, lai mēs tās idejas tā skaisti varētu noplūkt no turienes nāk. Paldies! Paldies, Vilija!